Tāpēc, ka svilpīte ir īpaša. Un svilpītei jāpūš ir vienā vietā. Jūs redzat, kurā? Svilpīte ir brīnišķīga. Un tagad jūs lejā stāvošie noteiksit, protams, uzvarētāju. Protams, ka viss ir atkarīgs no pūšanas kvalitātes un stipruma. Tā dāma, kura stiprāk iepūtīs šai svilpītē, protams, ar šo svilpīti arī no šejienes aizies. Sākam no šī gala. Lūdzu, izmēģināt obligāti. Bet katrā ziņā žūrija ir sapulcējusies un noteiks uzvarētāju. Knapis, kā acīm redzot, ir jāmāk pūst. Aha, laižam tālāk. Bet tur ir tādi caurumiņi. Vajag pamēģināt uzlikt pirkstīņus. Pamēģināsim vēlreiz. Tā ir tikai provis reize. Aiztais tos caurumiņus. Un tagad pamēģinu vēlreiz. Nemaz. Tad laižam vaļā. Nē, izrādās, ka nemaz nav viss atkarīgs no... Izrādās, ka viss nav atkarīgs no tā, cik spēcīgi tajā pūš. Te ir jāpūš ļoti prātīgi, tāpēc, ka tas ir tāds foršs vīrs ar krāniņu. Un jāpūš viņam ir tieši krāniņā. Un nevienmēr tas ir atkarīgs no pieliktā spēka. Dāmas, kā jūs to labi zināt. Pareizi, ir jādara viss ļoti maigi, toleranti un ar izjūtu. Un tagad dāmas to pamēģinās vēlreiz un nu jau pa īstam. Mīļā žūrija, klausamies uzmanīgi, jūs man teiksit un rādīsit uz uzvarētāju, tāpēc, ka viņai līdz aizies šī svilpīte. Nē, man liekas, ka nekas. Jā, nu jau bija labi. Ejam tālāk. Nē, forši, es pirmo reizi redzu svilpīti ar krāniņu. Tas man patika. No pampaļiem pie tam nāk krāniņš. Visilgāk! Aiziet! Ko saka žūrija? Nē, protams, ka dāmas nav aicinātas šeit tāpat vien. Mīļais, lūdzu, izsniedz mūsu dāvaniņas tās smukās grāmatiņas šurpo. Četras, jā. Un tā kā mums šodien ir tāda īpaša draudzības diena, mēs jau baigi nespiedīsim, teiksim, uz stiprāko un varošāko. Katrā ziņā dāmas piedalījās ļoti jaukā pasākumā, un tāpēc viņām no šīs reizes tiek dāvināta grāmatiņa Eriks Hambergs, Rīgas centrāla tirgus, leģendārais. Un es domāju, ka uzvarēs gala rezultātā draudzība, bet principā jums ir taisnība. Tās dāmas, kas ir precētas, jau zina tos pareizos paņēmienus, kā vīru dabūt mājās. Bet Jankundzei tas viss vēl ir priekšā. Un tā kā viņš tur stāvis skatos un skatās uz tevi lielām acīm, ja? Tu zini, brālī, tikko tu izdzirdies šo skaņu, lai kur tu arī nebūtu, tev ir jāskrien ar biksēm vai nolaistām biksēm. Nav svarīgi, tev ir jābūt klāt. Lūdzu, Eriks Hambergs, Rīgas centrāla tirgus. Un tev arī grāmatiņa. Un pie tevis paliek svilpīte, tāpēc, ka žūrija tev labvēlīgi kungi pārsvarā novērtēja tevi ar labāko, teiksim, atzīmi. Un tā mūsu konkursiņš šobrīd atkal ir beidzies. Mūsu uzvarētāja Indra! Viņai šī svilpīte turpmākajā dzīvē ārkārtīgi noderēs.